Nu, ko, draugi, pēc 2 mēnešu pauzes esmu atpakaļ šī dzīvoklī. Jā, tā sanāca, ka baigi sanāca te iepauzēt. Apmēram 2 mēneši bija citas lietas, ko darīt, nebija laika te baigi ņemties. Tā kā vakardien atbraucu, iztīrīju, nomazgāju logus, kaut kā saprast, kur es paliku, kas te vispār notiekās. Bet kaut kā bišķītiņās jāsarauj un kaut kā jāiet arī uz priekšu. Vakardien, ko vēl izdarīju? Šodien ir plāns palodzītēm ielikt iekšā, ieliet epoksīdu. Un man viens džeks TikTokā baigi forši uzrakstīja, ieteica, kā viņš liet epoksīdu, ieteica, lai aizmugurē aizpildu visu caurumus ar silikonu. Jo tas epoksīds, ka līdz cauri, viņš izlīs, atradīs jebkuru spraudziņu, jebkuru mazo vietiņu, kur vajadzēs. Nu, pieņemsim, kur ja es te leju, liela iespēja, ka viņš man pieņemsim te kaut kur vispār iztak ārā. Tā kā vakardien sasmērēju silikoniņu. Šodien mēģināsim ieliet. Tā kā parādīšu procesu, kā es to daru. Nu šeit esmu nolicis, ar ko es strādāšu. Tad iziešu cauri mazliet, kur ir epoksīds, cietinātājs, pigments. Manā variantā tas ir melns. Trauciņš, kur maisītājs. Es maisu uz svariņiem. Teorētiski te var arī lietu un skatīties, bet man liekas, uz svariņiem varētu precīzāk sanākt. Noteikti vajag masku cimdus, jo tā ir baigā ķīmija. Arī logi jāatstāj pēc tam uz veidināšanu, lai viss telpa veidinās, lai tas viss negaro gaisā, tā teikt. Fēns, ar ko spūšu, lai burbulīšus, tā kā tur veidosies burbulīši, tad fēnus ik pa laikam pasil, tie burbulīši iznāk ārā. Un tas process arī diezgan tāds, ilgs, ik pa laikam es jānāk jāčeko, vai nevajag bišķītņās uzpūst silto gaisu. Man liekas, nekurās aizmirst. Protams, saltīti gadījumā kaut kur notašķās, tā kā šis arī ir tas viss, kas ir vajadzīgs. Šos es pirku, nav reklāma, bet, ja nemaldos, Kompozīts LV, viņiem ir veikals uz Ropažielas, un šitas komplektiņš man izmaksāja kaut kādi, es nezinu, kaut kādas 20 un 30 eiro bija kaut kas tajā kategorijā. Nav tālūk, tā kā mēģināšu jaukšu, skatīsimies, kā sanāks. Tā, pirms es vēl leju iekšā, es sagatavoju tos caurumiņus, bišķītņās ar nazīti paskrubinu, patīru kaut kādus, kas jau ir atdalījušies ārā, lai tur pēc tam mazāk tie burbulīši veidojas. Izpūšu, izskrubēju, pataisnoju, tā teikt, sagatavoju. Ātrā piebildīt. Es noteikti neesmu profesionāls. Vienreiz biju šo darījis, šoreiz daru tieši tāpatās. Gribēju jums tikai parādīt, kā to daru es. Tā, 280 ir. Tā, es tagad domāju, pigments uzreiz bija jāliek vai nē? Nu labi, es bišķi pamaisīšu. Un tad līkšu pigmentu. Tā, pieliksim pigmentiņu. Šitos arī nezinu, cik daudz jāliek. Nu, te vienkārši uz šuļu, lai sanāk melns. Mēs skatāmies, kas tur sanāks. Tā, man liekas, būs labi. Tagad, ko lejam? Reku pasties, kā visi ieticēja, jau iekšā šī caurumā aizgāja. Tā, un tagad ar fēniņu.
Tā, nu rekur esmu atskrējis 5 stundas vēlāk, un jā, viņš visur ir saticējis iekšā un atstājis tādus tā kā iedobumiņus. Es jau tā uzlēju ar tādu tā kā kalniņu, bet vienalga nāksies tad liet otro reizi. Rekur vispār šitien ir ieticējis iekšā visās spraudziņās. Pastīsimies, vai nav. Nē, nu cauri nav izticējis. Nu jā, viņš tur satek pēc tam pats iekšā. Nu nekas, te man ir rekur tecējis ārā. Nu, un es zinu, jā, ka šitam man tecēja ārā, kā tur apakšā izstās. Nu jā, viss ir iztecējis, to būs baigi jākasa nost. Jo, rekur jau pacēl bišķi iztecēja, sabīdīja. Nu nekas, tad nāksies otro reizi liet, to tad domās. Nu labi, esmu nākamajā dienā. Sanāk, ir pagājušas 24 stundas, plus mīnus. Ir viņš piecietējis, bet es domāju, ja viņš slīpētu, viņš vēl viss būtu mīksts. Tā kā man pilnīgi visur, kā var redzēt, to viens parādīšu. Tā pret gaismu. Redzat, kā visur viņš tomēr vēl iesēdies iekšā, jo tā jau atstāja mazliet tādu tā kā kaudzīti. Un viss viņš ietecēja iekšā. Vienā vietā man rekur izgāja cauri, viss iztecēja. Reku var redzēt. Un pat šīs vietās vēl bišķītiņās kaut kur viņš tomēr ir laidas garām, kur arī man bija visur ar silikonu nosmērēts. Jo tā vieta ir te un apakšā viņa te ir un tad viņa kaut kur tur iztek. Tā kā labāk nodrošināties. Te es biju aizmirsis, uzlikt silikonu, uzliku rekuma gaivereni. Bišķi patecēja ārā, bet daudz maz normāli. Bet, tu man šodien rekur jājauc vēlreiz un jāpilda visas spraugas vēlreiz, visur ir saticējis iekšā. Vakarā tik palasīju internetā, ka vislabāk ir liet pēc 4 stundām, ka viņš vēl ir tā mazliet lipīgs, lai pirmā un otrā kārta labāk saķerās kopā. Ja nē, tad jāgaida, ka pilnībā nožūst un ir jāslīpē un tad ir jālej. Bet manā gadījumā tie ir mazie caurumiņi, viņi saticēs iekšā, es tur tāpatās jebkurā gadījumā nekādīgi nevaru neko noslīpēt, ja arī gribētu. Tā kā es vienkārši maisīšu, miksēšu, liešu iekšā un miers. Ir pagājuši 3 dienas, viss ir smuki sacietējis, un es izdomāju, es tomēr pats viņas neslīpēšu, es aizvedīšu uz galdniecību. Viņi man noņems 1 milimetru, izlaidīs caur to biezu mēveli, uztaisīs ideālu gludu, jo pagājušais es slīpēju, nenormāli grūti slīpējās. Es mēģināju gan ar orbitālo leņķa slīpmašīnu, gan arī ar multitūlu, tur baigi čakarīgi bija. Te man tā kārtiņa ir, viņa te diezgan pamatīgi ir. Es pat nezinu, kā es viņu pats noslīpētu. Tā kā jā, izdomāju aizdīšu uz galdniecību. Viņi man šodien rītdien jau uzliks uz galda, noņems milimetru, atbraušu pakaļ, visam jābūt ideāli taisnam. Tā kā tāds plančiks. Nu ko, palodzīts ir apakaļ dzīvoklī, tikko savāc no darbnīcas. Izmaksāja man šīs procesa noevelēšana 20 eiro, bet es teikšu katra centa vērts, jo tas sūds vispār neslīpējās. Te man būs jādomā vēl kaut kā jākaļ ārā, bet labi, par to domāšu pēc tam. Rekur noevelēts, nolaista, ideāli, taisna, plakne, visa. Tā kā perfekti. Tā kā man tas ietaupīja nenormāli daudz laika. Man liekas, ja pats būtu slīpējis, es būtu slīpējis kaut kādu nedēļu, plus man vēl būtu aizgājuši dosien, es nezinu, kaut kādi varbūt 10 eiro smilšpapīros. Tā kā jā, esmu priecīgs, te viss forši, jāsāk plānot, kā es viņus varētu stutēt iekšā. Te viss jāsavāc vēl, tā arī tas viss palicis ir. Kur šis arī pilnīgi sacietējis. Tālūk, tā kā darbojamies. Esmu sagatavojis palodzītes eļošanai. Šodien uzzeļos pirmajā kārtā, kur likšu Osmo, kodiņš 3041 Natural Matte. Viņš ir mazliet ietonēts balts, lai neuztais pārāk dzeltenīgu. Tie ir speciālā saltītes, kas tur arī tirgojās, ar ko viņus mērēt. Tā kā davai pirmajā kārtā uzlikšu šodien, 24 stundas jāgaida, kamēr nožūs. Tad otro kārtu un tad jau vajadzēs tev vēl trešo kārtu. Tā kā, davai, mocam! Jā, nezinu, nav pa daudz vai pa maz. To viņi skatīsimies.